Sveicināti! Mans apsolītais video par bērniem un fermentiem. Tātad, no kāda vecuma vai bērni drīkst dzert fermentus? Cik daudz viņi drīkst dzert fermentus? Tad mēs parunāsim šajā video par gan manu personisko pieredzi, gan, protams, 2 gadu laikā sakrāto pieredzi, kas ir sakrājusies gan tiekoties ar jums, gan jūsu bērniem un klausoties, kā tad ģimenēs iet tajās, kurās taisa fermentus, gan tvertnēs, gan plasmas pudelēs. Lūk, te es tā sarakstīju, lai es neaizmirstu tādas galvenās piešpricītes. Lūk, es domāju, sāksim ar to, ka fermenti der visiem. Jā, praktiski tādu milzīgu atšķirību nav, tāpēc, ka fermenti ir vajadzīgi mums visiem. Vienīgais, kad es nedomāju, ka ja bērniem, pieņemsim, viss ir kārtībā, gan ar mikrobiomu, gan ar fermentiem, es domāju, viņiem nav tik lielas nepieciešamības kā pieaugušajiem. Jo, ko dara fermenti, viņi palīdz pietuvināt šo mikrobiomu individuālo, kāds tad bija katram piedzimstot. Protams, ka ir vairāk kā skaidrs, ka tādu mēs vairs neiegūsim. Dažkārt mēs pat varam iegūt labāku, jo dzemdību ceļos tātad tiek nodots bērnam viss, kas ir mammai un tētim bijis, ja tās ir sēnes, parazīti, jā, arī ar pieniņu. Ja baro ar krūti 1. gada laikā arī nododās gan parazīti, gan sēnes, jā, tātad te mēs runājam par bērniņu, kurš jau ir iedzimis vesels. Ja? Tad es domāju, viņam fermenti varbūt arī pat nav vajadzīgi. Nav, pieņemsim, dota ķīmija, bērniņš ir atārpots, ja? Tad, un ja viņš fermentus nevēlās, tad nevajag viņam spiest viņus dzert. Tieši tāpat kā pieaugušiem, ja pieņemsim, cilvēks nejūt vajadzību dzert fermentus, arī nevajag dzert. Tas ir tāpat ar pilnīgi visu. Dabā ir atrodams pilnīgi viss, tikai sameklējam, kas mums ir visnepieciešamākais. Lūk, bet mūsdienās ļoti daudziem bērniem mikrobioms tiek jau no paudzes paudzē, tātad jau ir šīs hroniskās kaitas, kuras tiek nodotas. Jā, kad saka, oi, tur manai mammai bija augsts asinsspiediens, man jau arī. Tur manai mammai un tētim tas, manai vecāmammai tas un tas, jā. Tas tā vēl ir psiholoģiska problēma, protams, kad vecāki un tā vecās mammas runā, zini, meita, man jau tā bija un tev tā arī būs, jā. Vispār tās muļķības, tāpēc, ka cilvēks var izvesaļot sevi un tad tās nākamās paudzes būs veselākas. Bet daļai taisnība tam ir tikai tāpēc, ka šīs patogēnās vides, kas jā, viņas nododās gan bērniem, tātad, ja bērni dzīves laikā neko nemaina, ne psiholoģiski, ne garīgi, ne ēdiena ziņā, jā, kā paliek tur 1., 2., 3., kompoti, cukuri, gaļas ļoti daudz, tad, protams, cilvēks to pieņem kā normu, manai mammai tā, manai vecvecmammai tā, un man jau arī tā būs, un neko tur nevar darīt. Tātad to mēs arī slēdzam prom, mēs visi varam būt veseli, priecīgi, laimīgi. Tās ir mūsu tiesības šeit uz planētas Zeme. Lūk, tā kā, jā, pie kā es paliku? Pie tā, ka bērniem ļoti daudziem arī ir šīs problēmas gan ar vēdera izeju, gan ar vēdera pūšanos. Ļoti maziem bērniņiem jau ir šīs problēmas, kas dažkārt pat nav pieaugušajiem. Jā, un tad te jautājums, protams, ka dzert. Jā? Protams, ka dzert. Cik daudz? No kāda vecuma? Protams, 6 mēnešu vecam bērniņam mēs fermentu nedosim. Es domāju, 8 mēnešu vecam bērniņam arī nē. Tie, kas ir krūts bērniņi, tiem ir, kā saka, savi dārzeņu biezenīši, mammas pieniņš, ja, bet no gada vecuma var bērnam piedāvāt. Kā jau saku, vadoties pēc tā jau, ko arī es sākumā pašā teicu. Un vēl skatoties, vai bērns pats vēlās, pie tā mēs arī pieskarsimies, vai bērns var vēlēties un kāpēc viņš no sākuma
atsakās. Jā. Nu, lūk, varam sākt, pieņemsim, gadus vecām bērniņām, vai tas ir gads, 2, 3, skatāmies, ēdam karotīti divām, vai nu paši dzeram, un, nu, kā vecāki saka, ņem pagaršo, ja? Tad viņš var mazu malciņu pagaršot, un tad jau redzēs, kā būs. Mums, pieņemsim, bija gadījums, kad atbrauc pie mums runāt, tad mamma, tētis un 2 dēli. Vienam dēlam 11, otram, manuprāt, bija 2, 3. Un mēs, protams, ielējam visiem fermentiņus, puikānis ielēju bija kaut kāds augļu, diezgan garšīgs bija. Jā, nebija tāds, daži tādi baigi skābie. Un vecākiem bija ar ķiploku. Un lielais nedzēra nevienu, ķiploku viņš vispār nedzēra, bet mazais viņam garšoja gan tas augļu, un tad viņš kaut ko tu mamī dzer. Ja? Tas spilgtais piemērs, ka bērns pats pieiet, viņš pats jūt šo vilkmi pagaršot. Ja? Un maziem bērniem vispār šī rezonance ļoti spēcīgi vēl strādā, ko viņiem vajag un nevajag. Tāpēc arī vajag uzticēties ar nosacījumu, ja nav jau 6 mēnešu vecumā sadots, ja ēdas mikrobioms jau nav nojaukts ar antibiotikām, zālēm, saldumiem un tā tālāk. Tāpēc bērniņa mikrobioms sākās jau īstenībā mammas vēderā, es teiktu. Nu, lūk. Un tas mazais pagaršo to ķiploku, un pēc tam viņš vienkārši raujās pēc tā ķiploka, viņš tikai to ķiploku gribēja. Un es saku par ķiploku uzmanību, tas ķiploks vēl bija diezgan stiprs. Un viņš rauj glāzi mammai ārā no rokām. Viņš saka, nē, tev ir cita glāzīte, ņem to augļu. Viņš to augļu stum projām. Un tad mēs nonākam pie tātad šī punkta, ja, kad kādai 11-gadīgais vispār atgrūda jebkādu, un kāpēc mazais vēl gribēja dzert. Viņam garšoja, var teikt, visu, un ir tīpaši ķiploku, kas pat pieaugušajiem pie viņa ir jāpierod. 11-gadīgajam bērnam tātad tas mikrobioms jau, teiksim tā, viņš jau nav tāds, kā viņam vajadzētu būt. Mazajam, jā, vēl strādā visi impulsi uz to zaļo, uz veselīgo, tāpēc es saku, lielākiem bērniem jau ir izteiktas, izmainītas, nedabīgas garšu šīs izjūtas, jā, kad bērni grib tikai baltos miltus, viņi grib saldējumu arī, jā, saldumus, makaroni, jā, viņi negrib vairs to zaļo, nedod Dievs kaut kāds ķiploku jutīs vai vēl kaut ko tādu. Tā kā tādā veidā bērni ir jāradina pamazām pie šiem fermentiem. Protams, arī 2-gadīgiem bērniņam nevajag ļaut šo ķiploku izdzert 200-300 ml tāpat pamazām, bet tas ir ļoti jauki, ja bērnam garšo, tas nozīmē viņam mikrobioms nav tik daudz ar viņu jāstrādā. Kas ir ar tiem lielākiem bērniem? Es ieteiktu, protams, bērnus regulāri attīrīt ar rūgtvielām, ar dabas vielām. To var darīt arī ar fermentiem, bet lai viņi arī pierastu pie tiem fermentiem, kuri jau ir kā krustnagliņa, ja apņemsim, es skatos uz Keitu, ka viņai kādreiz vispār krustnagliņu nevarēja iedzert. Tagad normāli dzer ar visu, ko gan ar ķiploku, gan ar gailiņu viņai garšo visi, bet līdz tam ir jātiek. Un, jā, protams, ir jāskatās, ja bērnam jau pūšās vēders, viņam neregulārā vēderīzē, viņam trīc, ka viņš saldumus ierauga, ja, viņš ir hiperaktīvs, pārāk hiperaktīvs, ja, nervos, slikti guļ, griež zobus. Tur ir, jā, tā jau citā tēmā pieskaros, bet es aicinu to bērniņu arī atārpot, ja. Keita dzer fermentus, bet es viņu regulāri arī atārpoju ar rūgtvielām, ar dabas vielām. Nu, lūk. Ar Keitu man bija tā, jā, tātad pirms 2 gadi, tātad mēs sākām šajās plasmasas pudelēs. Keita no plasmasas pudelēm fermentus nedzēra, un labi arī ir, ka nedzēra, tāpēc, ka, kā jau es esmu minējusi, fermentējot plasmasas pudelēs var rasties daudzas citas baktērijas, kā arī var būt pārsniegt normu grādam, ja tur baigi ir jāsako līdz tam visam.
Un es pati vairs no plasmas pudelēm negribu dzert, un es arī neiesaku šobrīd. Paši mēs vēl varam dzert, jā, bet bērniem es no plasmas pudelēm vispār neieteiktu dot nekādu fermentu. Ja nu vienīgais mēs neesam pārliecināti, ka tur patiešām nav izveidojušās nepareizās baktērijas, tur, pēc sajūtām, ka mēs zinām, ka mēs dodam to labāko, tad jā, kā es saku, es tikai iesaku, es nevienu nemācu, jā, tāpēc, ka katrā ģimenē un katra māma tomēr zina, kā labāk ir viņas bērnam. Tas ir tikai mans subjektīvais, privātais viedoklis, jā, vadoties pēc savas pieredzes. Tātad Keita nedzēra no plasmas pudelēm, viņa vienmēr atteicās, un es arī nespiedu viņai, jo mēs ar laiku, protams, es jau ievēroju šo arī otru medaļas pusi fermentēt plasmas pudelēm, kas notiek, tur, protams, varēja just šīs izmaiņas, bet tur bija arī tā kā 50-50, bija gan labi efekti, gan slikti efekti, jā, tā kā, man to nevajadzēja, jo no tvertnēm nāk tikai labi efekti, te nav slikto blakus efektu. Tad, kad mēs uztaisījām tvertni, tad Keita uztaisījām Gatis uzradīja. Tad Keita sāka dzert no tvertnēm, viņa dzēra ar kāri, viņa prasīja, bet no sākuma, protams, tie bija nosacīti saldie mēleņu, augļu, arī tādus augļus, dārzenīšus, ogas, ko viņa jau, pie kā organisms jau bija pieredzis, kurus jau viņa ēda. Piemēram, ja viņai negaršo, vai arī kā jūsu bērnam negaršo ananās, negaršo kaut kāds noteikti oga, tad nefermentējam un nedodam viņam visdrīzākais viņš dzers to, kas viņam jau garšo ikdienā. Bet tad pamazām, pēc 3-4 mēnešiem, es viņai sāku dot arī jau ķiploceņu, kā es jau sāku skatīties, kā viņai šis mikrobioms mainās, kā viņai slikta duša bija palikusi, viņa saka, es gribu putukrējumu. Viņai bija tāds sapnis, lai viņai iepūš putukrējumu mutē. Un viņai slikti palika. Viņa vairs nevarēja ne treknu krējumu, ne treknu sviestu. Tātad, jo šeit tie piena produkti arī viņi mazinās. Bērniem arī ir pārāk liela tieksme tieši uz piena produktiem, bet veikala pieni, tad tie pārspīvētie piena produkti, tas teiktu piena izstrādājumu produkti, jā. Tas nav kā mums kādreiz. Tiem, kam ir ap 40, tie, kas laukos dzīvoja, jā, un mums bija īsts piens, tikko izslaukts, jā, mums bija īsts, kā jāņos, viņam uzskata, ka tas siers, kas ir, jā, tas jāņu siers, tas ritulīts, ko mana mamma taisīja bērnībā ar ķimenītēm, tas patiešām ir siers, jā, un piespiens, un uz palodzes šis rūgušpiens, kas stāvēja man pie vecās mammas, tas ir labi, jā, vai sūkavas paniņas, kas nāk, tas vispār ir tīrs produkts. Jā, un Keitē tātad gāja nost šie te, sāku pamanīt, kad benzīni sāk strādāt, un tad viņai šeit kureku pēc kaut kāda laika mīļākais ferments bija ķiploks, laksis ar mango. Lūk, bet līdz tam ir jātiek, un papildus ir jāskatās, vai bērnam patiešām viņu nevajag attīrīt. Lūk. Paskatīšos, tad attārpot. Jā, ir specifiski fermenti. Protams, ka mēs vidējo mušmiri bērnam nedosim dzert, un arī viengadīgam nedosim dzert. Tad tur jau ir jāskatās pēc vajadzības, jā, ja bērns ir hiperaktīvs, viņam ir kaut kādas tādas, kad man ir bijuši tādi gadījumi, kas saka, ir jādzer antidepresanti 5-gadīgam, 6-gadīgam bērnam. Tad ir jāpadomā, jā, nevis mušmiri, bet dabā ir citas daudz vielas, jā, mēs varbūt varam, kā es saku, no sākuma bērniņus attīram un skatāmies, kas mūsos pašos notiek. Jā, jo bērni vispār līdz 7 gadu vecumam ir, es teiktu, līdz pat 12 gadu tīrs vecākus spogulis, vai viņš atspoguļo to, kā jūtās īstenībā paši vecāki iekšienē. Tā kā antidepresanti tik mazā vecumā, jā, bet arī mušmiris neiesaku. Ir arī spēcīgie, kā stipra vīgrieza, kas man nesen bija, un viņu arī bērns neiedzertu. Viņa tik gan rūgta, gan, kā es saku, tie hiptīgie fermenti, vai arī kaut kādas citas, kur šitaki ir iekšā. Ja? Tur ir jāskatās, dodam neitrālus
neitrālus fermentus. Un arī maziem bērniem, protams, ka mēs nedodam mušmirti, atkal vadoties gan pēc situācijas. Jā, piemēram, man Keita dzer gan vidējo mušmirti. Viņa prasa, ka tad, kad teica dzer, viņa saka, ielej man arī. Viņa var izdzert. Jā, tas ir, nezinu, 10 mililitri, nezinu, tas kā, šī tik viņam var iedzert, tur mazāk glāzītē. Atkal vieglo mušmirīti, es viņai droši ielēju 150, jā, to var dzert, un arī bērniem, kā saka, mušmire, par viņu ir jāezina, viņa ir jāsajūt, jā, ja viņa pie jums ir atnākusi tā, tad arī bērnam var dot, tikai skatoties pēc situācijas, jā, un sajūtot. Ja nezinām, tad labāk, kā saka, nedodam. Tā, to es pastāstīju. Nedot uz nakti. Tas arī īstenībā pieaugušajiem. Mums ir jāsajūt dzeršanas režīms fermentiņiem. Ir cilvēki, pieņemsim kā es, kas pēc ļoti retu reizi, parasti līdz 5-6 fermentus dzeru, pēc tam nē, jo šis lielais antioksidantu, ja, jo tie fermenti, viņi izvelk to esencīti ārā. Un var būt ļoti liels enerģijas pieplūdums. Ja, ar tiem cilvēkiem, ar kuriem esmu runājis, tie, kas dzīvo ļoti daudz uz zaļajām sulām, tikko spiestām, kur ir gan chlorēla vai spirulīna pielikta klāt, viņš ir riktīgs energizers, ja, un ar fermentiem ir ļoti, ļoti līdzīgi, tāpēc skatāmies gan pieaugušajiem, gan bērniem, nedot uz nakti, un, protams, arī, uz toleti būs jāatskrien čurāt bieži, tāpēc tas arī tāds, paskatāmies, kad dot, un atkal vadamies, kādi ir fermenti, ka katram dārzenītim, katrai odziņai, īpaši, kad tiek pielikt kaut kāda specifiskāka dabas viela, kāds skatāmies, kāda ir viņa pamata iedarbība, ja? Vai mums to vajag, vai bērnam to vajag, jo šeit ar fermentiem mēs tātad varam ģimenē būt kā dakteri, tikai vajag dabas dakterīši tādi. Es domāju, katrai mammai tādai ir jākļūst šīs senās zināšanas par augiem, ir jāsakrāj un ir jāievāc un ir jāinteresējās, kāds augs, kurai, kā saka, kaitēji, kurai situācijai, un tad jau pēc tā var vadīties, dot bērnam vai ne. Lūk, tas arī viss par bērniem. Ja palika vēl kaut kādi jautājumi, tad jūs droši varat uzdot vai rakstīt privāti. Bet tā, es domāju, es visu pastāstīju to, ko es gribēju. Jā, nobeigumā, kā es saku, nav tādu ierobežojumu, jo tā ir kā dabas vielu suliņa. Jā, tā kā jā, un, protams, tiem cilvēkiem, gan pieaugušiem, gan bērniem, ja mēs esam tikai pašā sākumā, tad var noreipt. Tātad šīs ir spirta baktērijas, tās pašas, kas sadala ābolīti, ja, kas nav dzīvnieku izcelsmes. Un ja bērnam organisms ir netīrs tāpat kā pieaugušiem, tad šī reipšana var būt ilgāka. Parasti viņa beidzās pēc 20-30 minūtēm, tātad, kamēr notiek ļoti aktīva darbība. Bet bērniem parasti reipšana gandrīz vispār nekad nav, jo viņiem ir tīrāks tas organisms nekā pieaugušajiem, bet kā kuram. Kaut gan ir arī man gadījumi bijuši, kad mammas saka, ka garšo no plasmas pudelēm un dzer visa ģimene. Tas droši vien ir atkal skatoties, kādus fermentus mēs plasmas pudelēs taisam, rūkstošākus, nerūkstošākus vai svaigus. Ja? Kā es saku, man nav pretenzija, vienkārši mana pieredze rāda, kad no plasmas pudelēm ir kā ir, un tur tomēr ir tie blakus efekti, ko es negribētu, lai pieņemsim arī Keita sajūtu. Un viņai viss jau strādāja, un viņa, kā saka, atgrūda. Kā arī ir periodi, kad bērns vēlās un kad nevēlās. Pieņemsim, Keita ir tā, ka, ja viņa negrib fermentus, viņa arī nespiež un dzer kādu vai Keita dzer fermentu. Ja? Viņa īstenībā pati katru dienu paprasa glāzīti, bet viņai garšo no leduskapja un augsts.
un gāzēts. Tādiem nosacījumiem, jā. Viņi saka, ja ir augsts, tad es dzeršu. Ja man jau paši ierīši patīk vēs. Nu, lūk, tā kā tā. Cerams, jums bija noderīgi paklausīties manu pieredzi, manas ģimenes pieredzi un vispār visu sakrāto pieredzi, jo, kā jau saku, es šeit neesmu, lai kādu mācītu. Es stāstu savu pieredzi un vienkārši dalos, un te katrs var paņemt sev, ko viņš vēlās. Tā kā tā, lai jauka diena visiem!